Juhu! Hei tu! Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Mums te tāds teiciens, jo vairāk piepju, jo vecāks mežs. Šim mežam, piemēram, ir vairāk nekā 100 gadu. Kā tas sākās? Šeit iespējams bija pļāva, varbūt ganības vai izcirtums, bet varbūt te bija purvs. O jā, purvs pilns dzeltenām lācenēm un dziļdomīgiem akačiem. Man patīk purvi. Tīri tā subjektīvi. Bija tā. Pļavas vai ganības atstāja savā vaļā, tur aug daudz zāles. Ar laiku tā kļūst arvien biezāka un biezāka un biezāka un biezāka. Nu, jūs sapratāt. Putni, dzīvnieki un vējš uz šo vietu sanes sēklas, un tad pamazām tur sāk augt lapu koki, piemēram, apses un bērzi. Tā kā tie aug ātri, ir spēcīgi un salnas tiem nekož, lapu koki ar laiku ieņem visu lauku. Pēc dažiem gadiem zem tiem sāk parādīties eglītes. Paiet vēl daži gadu desmiti, un egles sasniedz mežaudzes otro stāvu. Vēl dažas 10 gadus, un egles pāraug lapu kokus un kļūst par meža galvenajiem kokiem. Parēķinot pēc savas Piepjagora teorēmas, es secinu, ka apmēram 120 gadi tas ir laiks, kas paiet no pļavas līdz īstenam mežam. Neliecieties neziņas par savu mazdārziņu vai pagalmu. Un pēc dieka 120 gadiem tur jau viļņosies mežs un augs jaunā piepēnu paudze. Latvijas teritorijā šobrīd nav neviena meža gabala, kas būtu saglabājies no ļoti seniem laikiem. Visi meži kādreiz ir bijuši izcirsti, tad atjaunojušies, tad atkal izcirsti un atjaunojušies vēlreiz. Viss nāk un aiziet tālumā, tā sacīt. Tāds ir meža cikls. Nākamajā sērijā par to, kas ir meža lielie. Skaties!